Labdien, cienījamā prese! Kā jūs nojaušat, šodien preses konference būs nedaudz savādāk nekā ierasts. Tas arī normāli, jo ar mums kopā ir īpaši cilvēki un īpaša māksliniece, un tāpēc šo preses konferenci mēs esam iecerējuši saistībā ar festivālu Laima Vaikule Jūrmala randevu. Kā jūs jūtat, nosaukumā ir vārds randevu. Un tieši tāpēc šodien, šai pirmdienas skaistajā saulainajā dienā, kas mums vēsta par to, ka būs brīnišķīga vasara un ir laiks randiņiem, arī šodien šeit uz skatuves būs randevu. Es domāju, ka ir laiks sagaidīt mūsu īpašo un mīļoto un izcilo mākslinieci, un es ceru, ka visi žurnālisti prot arī aplaudēt. Laima Vaikule! Labdien! Dod bučiet, randevu. Jā. Labdien, dārgie draugi! Es gribu teikt, mēs uzaicinām visus uz randevu 5., 6., 7., 8. jūlijā. Mēs jūs gaidīsim, mēs ļoti gatavojamies, tāpēc svarīgi ir, lai jūs būtu. Mēs varam runāt galvenokārt, laikam, par to, kāda viesi būs. Mums būs galvenokārt mani draugi un mani kolēģi un cilvēki, kuri varēja, tāpēc, ka daudz arī nevarēja, kur gribēja. Būs arī tāda viesa, par ko šodien mēs nerunāsim, tāpēc, ka tas ir par ātru runāt? Jā, par ātru, jā, un negribam, lai visu zinātu, tomēr jābūt kaut kādam noslēpumam. Gribu teikt, ka ar katru no šiem viesiem kaut kas saistīts man bija dzīvē. Vienīgā, piemēram, ar ko es neesmu dziedājis, un mēs visu laiku gribam nodziedāt to labāko ar Vaengu, ar Ļenu, tāpēc, kad gribās kaut ko tādu sevišķu, un pagājuši gadu mums nesanāca, tāpēc, kad viņai notika tur nepatikšanas, starp citu. Čepē. Jā, čepē, jā. Tāpēc, ka ir jāsaprot arī publikai un žurnālistiem sevišķi, ka mūsu profesija ir tāda, ka mēs arī tāpat kā visi cilvēki slimojam, tāpat mums notiek visādas čepē. Piemēram, tāda tā kā liela zvaigzne, dziedātāja, kas dziedāja Metropolitana operā Ņujorkā. Piemēram, jūs laikam dzirdējāt par Antoņenko, kas ar viņu bija, vai ne? Nezināt neviens? Jā, nu vat, iedomājieties, pat tādas lietas notiek ar tādām lielām zvaigznēm. Es ar viņu starp citu šodien runāju un prasīju atļauju, vai es drīkst to pieminēt. Viņa teica, jā, Laima, drīkst dabīgi, visi jau zina. Viņa saka, es tā raudāju, es viņu apķēru uz skatos un tā raudāju. Tas ir jāsaprot, ka es to gribu teikt tajā sakarā, ka mūsu profesija un ir balss ir vēl svarīgāk, vēl, es saku, ar salauztu roku es esmu strādājis, starp citu bez balss arī. Starp citu pagājušo gadu Laima uzstājās ar temperatūras skatos. Jā, es biju pilnīgi slim, jā, otrajā dienā, abas. Bet parasti negribās, lai publika to zina. Mēs cenšamies visu noslēpt. Piemēram, Valoģa Prisņikovs arī ir sevišķi mans tāds viesis, tāpēc, kad pirmā darba vieta 16 gados viņam bija pie manis. Viņš sāka taisni visu savu koncertu tūrus, visu braukājām pa stadioniem ar Valoģu. Es atceros, kā viņš bija, man bija 20 ar kaut ko, viņam bija 17, un viņam dabīgi nebija ko vilkt mugurā, es viņam iedevu savu kostīmu. Un viņš to kostīmu pēc koncerta nobāz kaut kur nomet zem krēsla. Es saku, Valoģa, nu kā tu tā varēji kostīmu? Tev taču rīt jāvelk, tas ir svēts, tam jākarājās ar visu, katrai vīlītei jābūt nogludinātai. Viņš man saka, Laima, kā viņš man pateica, вы нас молодых не поймете. Es domāju, ka Dievs, kā es tad sapratu, ka mums ir starpība vecumā. Tāpēc, tā ir tāda lieta, tāpēc starp citu es gribu uzaicināt Edītu Piehu, ko Latvijā nav dzirdējuši, nav redzējuši daudzus gadus. Un ar to es gribu pateikt, ka mākslinieks, kur ir nesājuši uz rokām, viņam ir ļoti grūti, ka viņa aizmirst tā. Tas ir ļoti sāpīgi. Tāpēc es gribu varbūt tā mazliet publiku pierunāt pie tā, ka ir mākslinieki, kuri bija lielas, ļoti lielas zvaigznes, un viņas arī paliek līdz mūža galam.
Un es gribu to cieņu izrādīt. Tāpēc pagājušreiz bija Brigvadze, šogad būs Edita Pieha, nākošgad es ceru, ka būs Vilcāna. Varbūt, jā. Un tas tā, laikam, tādi svarīgi momenti. No Lolita, tā ir mana draudzene. No, ar mīļu tādu pat kā visi. Tas ir rock'n'rolls. Varbūt... Starp citu, es viņai zvanīju šodien no rīta. Es saku, Lolita, atsūta man kaut kādu sveicienu presē. Es saku, es tev nepiedāvāju tur taisīt selfiju, tādu uzrakstu vienkārši, un mēs tavu balsu parādīsim. Viņa saka, kāpēc ne? Nu, tā kā es jau teicu, Lolita rock'n'rolls, viņa teica, taisni labi, ka es būšu bez grīma, es tu viņu sasūtīšu. Nu, es nezinu, ir jau mēģināsim palaist. Tas bija, patās. Здравствуйте, мне только что Лаймуся позвонила. Я с постели только поднялась на даче в халате, еще не причесанная. Она сказала, хватит спать, хватит кушать, давай ко мне на наш фестиваль. Ради Лаймуси я сделаю все, что угодно. Вы не пугайтесь, я приеду накрашенная, не будет мужниного халата. В общем, все будет замечательно, потому что Лаймусю подвести нельзя. И вообще я рада, что опять буду в Юрмале, что это будет потрясающе. И главное, у Лаймуси нет никакого конкурса. Не надо там договариваться с жюри, чтобы тебя как-то оценивали. Жюри только зрители. Да здравствует Юрмала. Да здравствует праздник, который теперь организовывает любимая Лаймуся. С уважением, Лолита Милявская. Не очень страшная, нет? Mēs atstājām. Nu, tas patiešām notika 10 minūtes atpakaļ. Jā, tehnika. Principā katrs bija gatavs. Mēs domājam vienkārši, ka varbūt tas presītājiem nav tik svarīgi tagad. Ja? Viņi atbrauks un jūs varēsiet parunāt ar katru. Laikam vēl Kristīna būs ar visu ģimeni. Būs, jā, Maksims būs Galkins, Orbakaita. Jā, Kristīna, es domāju, ka vairāk. Nu, jā. Un... Āla teica, viņa teica, ka es nākšu katru dienu, tikai nevajag, lai es būtu afišās. Es varbūt pat nodziedāšu, bet tikai nevajag, lai es būtu afišās, lai man nebūtu nekādu uztraukumu. Nu, apmēram tāda ir tā starpība starp man parasti prasa jauno vilnu un festivālu. Un mums būs tikai profesionāļi. Jaunajā vilnī bija arī konkursanti. Tie bija iesācēji. Mēs pagaidām bez iesācējiem, mēs ar tiem, kas jau visu zina. Jā, es gribēju piebilst, ka tik tiešām šis nav vienkārši festivāls, kuram ir dots Laimas Vaikulis vārds. Tas reāli ir pašas Laimas organizētas. Viņi ir katru šo cilvēku uzrunājis, ar katru viņu pārunājis un gatavojas un repertāru gatavo. Savādāk nemaz nevar būt, tāpēc, ka visi šie cilvēki ir personīgi uzaicināti. Jā, patiešām. Nu, savādāk nevar būt. Tas tā kā uz dzimšanas dienu, bet mazliet sarežģītāk. Tāpēc, kad... es dzimšanas dienas parasti nesvinu. Un festivāls arī parasti netaisu. Tas ir pirmais, varētu teikt, otrais, tāpēc, ka pirmais bija tikai tāda provo. Tas ir otrais. Un dzimšanas dienu es svinu parasti tad, kad man ienāk prātā. Tāpēc, kad man vienmēr liekas, kāpēc cilvēkiem visi jāpamet un jānāk pie manis uz dzimšanas dienu. Es nezinu, lec no biksēm ārā, nezinu, ko tādu izdarīt, lai patiešām viņi nejust, ka ir vēl to laiku pazaudējuši. Un tieši tāda pati sajūta man ir ar festivālu. Es gribu, lai skatītāji, kas atnāks, lai viņi patiešām saprot, ka viņi nepavelti to vakaru pazaudēja un atnāca pie mums. Jo tas būs mīļš, draudzīgs, silts un daudz būs, starp citu, dziesmu jaunu pavisam, kas parasti publikai patīk dziesmas, ko viņi zina, bet ir arī vienmēr interesi, ko jaunu dara. Jā. Piemēram, vakar bija viena žurnālista, kas atnāca pie manis uz mājām, galīgi zaļa vēl, un sāk man prasīt jautājumus tādus muļķīgus visādus, es viņu izdzinu. Jūs arī gatavojieties, ja jūs runāsiet gadienā ar mani, tad gatavojieties. Vismaz kaut kādai interesē jābūt. Un pret tiem cilvēkiem, kas atbrauks, es arī gribu, lai jums nebūtu jautājumi, kādi jūs nākamie plāni, ko visi neieredz. Visi to neieredz, to jautājumu. Tāpēc es uzreiz saku, ka gatavojieties, un mēs apgatavosimies, un jaunas dziesmas jūs dzirdēsiet. Tā kā plāni būs uz skatuves, nevajag par viņiem prasīt. Zālē iestājās kapa klusums. Jā. Nu, tāpēc, ka es ļoti cienu žurnālistus, viņi ļoti svarīgi, bet galvenais ir, es vienmēr domāju par to, ka, ja es būtu žurnālista, es tomēr...
es padomātu, ko es gribu uzzināt no tā cilvēka, ko viņš vēl nav teicis, kas viņam ir aiz ādas. Vismaz iepazīties, kas tas par raksturu, kas viņš vispār ir. Vismaz par to man bija ar tādu žurnālistu, kas atnāca pie manas viesnīcā un nostāvēja minūtes 10, mēs klusējām. Viņš gaidīja, ka es tuliņ viņa vietā to interviju iztaisīšu. Bet es nolēmu, ka es pagaidīšu, lai viņš sāk. Un mēs stāvējam 10 minūtes klusums, jūs varat iedomāties, kas tas ir. Un pēc tam viņš man pateica, jo es līdz galam turējos, viņš man pateica, oi, Laimi, jums laikam šodien nav garstāvoklis. Es saku, čau, līdz nākamajai reizi labāk nenāc vairāk nekad. Nu, vat, vienežņaudz. Tāda arī bija lieta. Lai jūs apmēram saprastu, ko es gribētu šī festivālā, lai viņš būtu sevišķi. Ne tikai no skatuves, mēs visi darīsim, ko varēsim, bet jūs arī. Jums arī jābūt sevišķiem. Rakstiet kaut ko patiešām neparasti, ne vienkārši, iznāca Krievi tur atbrauc, Krievu festivāls, starp citu, no Anglijas neviens neraujās, viņi prasa 100,000, Hibla brauc pavēlt, tāpēc kaut gan viņi pasaules zvaigzne, lai jūs saprast apmēram, ka mēs labprāt uztaisītu tādu pasaules festivālu. Nu, diemžēl, mēs neesam tik bagāti, un tas viss ir finanses, un tas nav vienkārši. Nu, ko vēl tādu varētu pastāstīt? Nē, ja mēs pieskārāmies par to, ka tas nav vienkārši, tad mēs varam šobrīd pateikt, ka mums ir daudz atbalstītāji, kas mums šeit ir aiz muguras. Liels paldies viņiem, jā, jo viņi arī saprot, ka pilsētai ir jāatzimst un viņai kaut kas ir jānotiek. Un mēs gaidām vienmēr viesus. Vismaz es esmu priecīgi, kad man ir draugs, kas pārdod maizi, viņš saka, ak, Dievs, cik labi, ka būs festivāls, man būs jātais, lai vairāk to maizīt varētu pārdot. Es domāju, daudz Jūrmalas uzņēmēji tā domā, ka paldies, ka ir festivāls, sabrauks daudz viesu. Un starp citu, pensionāriem ar par to jādomā, tāpēc, ka es pat, varētu teikt, jau drīz būšu pensionāri. Tāpēc es nevaru ciest, kad sākas tie salūti pēc 11. Es vienkārši palecos, un vienu dienu man bija tā, ka es uzreiz pieskarēju pie telefona un gribēju zvanīt policijai. Un man Andrijs pateica, lai es tev lūdzu nezvanu. Un ja nu gadienā mēs kādreiz izdomāsim kaut ko tādu, tad kaimiņi mums nepiedos. Un es nepazvanīju. Man bija grūti to, bet es nepazvanīju. Bet es ciest nevaru salūt, tāpēc, ka es 90. gados biju taisni tajā vietā Rīdzenē, kad šāva. No tā laika es vairāk salūtas neciešu. Nu, tas ir mans personīgais. Kraties projām. Tā tulīt izsūtīs. Man ir savartē. Aha. Jā? Tāpēc, ka viņi ir dzimusi tur. Es nezinu, kāpēc to ir ierakstījuši. Starp citu, viņi man teica, es saku, vai, Edīte, tev tā piestāv randevu? Es viņai personīgi zvanīju dabīgi. Viņi saka, Laima, neaizmirst, ka es no Polijas. Tā ir mazliet kļūda noteikti. Tāpēc, ka viņai patiešām piestāv. Redziet, es pat neredzēju, ka tur ir uzrakstīts. Nu, viņa bijis Francijā, bet viņa ir no Polijas. Viņai, starp citu, kāds iznāk, Ilonai tēvs ir no Latvijas. Tā kā, jā, viņa ir no Ukrainas, viņai mamma dzīvo Ukrainā. Nu, tā droši vien ir mūsu kļūda, kā rīkotāji. Mēs izlabosim jau šodien jaunajā mājaslapā randevu. Jūrmala randevu, jūs varēsiet pārliecināties, ka viss būs kārtībā. Pārbaudīsim vēl par valstiskajām izcelsmēm. Paldies, ka pateicat priekšā, jā. Jā, bet, protams, izcelsme ir ļoti svarīga, bet nu, ir arī dažādas nianses, droši vien, kas mums jāņem vērā. Nu, varbūt mēs uzveicināsim. Vēl kādus randevu vajadzētu uzveicināt. Jā, ir vēl kādi viesi, kas gribētu satikt Laimu, un tāpēc mēs dosim vārdu. Nē, nevis dosim vārdu, bet aicinām uz randevu. Jā. Jūrmalas pilsētas mēru Gati Truksni, lūdzu. Gati. Ar maniem mīļākajiem ziediem, starp citu. Es nezinu, vai man viņa domāt ir. Jā. Čau, paldies. Jā, es buķītis paņemšu, mikrofonu iedošu. Jā, labdien visi šodien. Priecīgs notikums. Atkal runājam par jaunu
jaunu pasākumu, kas labi iesākās pagājušajā gadā, bet šogad, es domāju, mums visiem kopīgi tā sasparojoties ir ieguvis kaut kādu citu dimensiju. Ja jau tā pavisam tā kā būs ļoti interesanti. Kas zīmīgi, tad arī kurorta sezonu mēs 28. sestdien sākām, un tas kulminācija bija Laimas šaus vakarā jūras krastā, un bija ap 25,000 cilvēku, un tas bija grandiozi. Sākums bija grandiozi. Es, kad ienācu, man pa telti caur apakšu līd maz puika jauns, un saka, un gribēja policija viņu izvākt ārā. Es saku, pagaidiet, lai viņš pasaka, ko viņš grib. Viņš saka, man sauc Reinis, man 18 gadu, Laimu lūdzu, un mēs viens otram give me 5, ka es pateikšu, ka Reinim dzimšanas diena. Man gribās, lai tā atmosfēra un būtu arī mūsu jaunā viļņa laikā. Jā, es ilgi gan nerunāšu, jo ir noteikti daudz cilvēku, kas var pastāstīt daudz ko interesantāk. Vienīgais pateikšu, ka ir milzīgs prieks, kad ir randevu, ka ir randevu ar Laimu un ka ir randevu tieši Jūrmalā. Tas ir liels prieks, un tas ir viena pērle no tā milzīgā mūsu arī klāsta, kas, ja jūs pastīties šogad Dzintara koncertzāles mājaslapā dzk.lv, tur ir ļoti daudz kas, bet šis ir tāds īpašs, ar ko mēs domāju, to mēs noteikti padarīsim par tradicionālu. Es ceru, jā. Ar Jūrmals atbalstu, ar preses atbalstu. Tikai. Inter! Nē, tad es. Inter stāja. Čau. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Oi. Rendez-vous. Как изысканно. Labdien. Labdien. Bonsoir. Jā. Hello. Hello. Pagājušajā gadā mums ar Interu labu gāja. Ar viņu vienmēr labi iet. Kad mēs satiekamies kādos koncertos, mums ir dziesma. Negribas vairāk nekā, bet šodien mēs viņu nedziedāsim, vai ne? Mums vēl gribas kaut ko. Laima, ja tu gribi, mēs varam arī uzdziedāt to dziesmu. Bet, ja tu negribi, Nē, mēs viņu noteikti nedziedāsim. Mums pagājušajā gadā bija tāda poda, ka visi mēģinājumi noteikti pie manas mājās. Tādā veidā es iepazīstos, piemēram, Lindele pagājušajā gadā bija pirmo reizi. Es viņu zināju tikai pēc no preses. Un es ar viņu, pēc nostāstiem, es ar viņu iepazinos taisni pie sevis mājās. Un es esmu ļoti priecīga, ka tas tā notiek. Inters atnāca pirms koncerta, vienkārši nesik dienas, un bija nodedz sarkans. Kā šodien, starp citu. No augšas, jā. Un es viņam teicu, klausies, es tev nopirkšu sarkanu saksofonu. Trombonu, tas piedod man lūdzu. Un mums bija tā dziesma, kur vajadzēja soliņu spēlēt. Un es patiešām meklēju to trombonu. Vācijā kompānija, un viņiem bija, viss krāsne bija sarkana, bija zila, bija dzeltana, es domāju, nē. Un nācās spēlēt uz savu zeltu. Ar to pašu zeltu trombonu. Jā. Un tāda mums bija visādi podi notiek. Viņam pielāgoties manai ādai. Jā, nesanāca. Bet tu biji atkal balts un zaļš. Grims dara brīnums. Jā. Es nezinu, tava attieksme pret mūsu festivālu. Kā tu vispār, kā tu jūties? Labprāt. Tāpēc, ka Interam parasti savu koncertu pēc tam. Un jau otro gadu tas tā sakrīt. Bet festivāls jau ir vienu reizi tikai bijis, ja tā godīgi. Jā. Man otro gadu jau sakrīt. Priekš manis tas jau ir kā 100 reizes tas ir bijis. Šogad, starp citu, es piedāvāju Interam, varbūt mēs kopā vedīsim 5. datumā pirmo dienu. Es ar lielāko prieku. Votā. Es ar lielāko prieku. Ko tu dari 5. datumā? Es ar lielāko prieku to pašu darīšu, ko tu. jā, es labprāt, jā. Es labprāt. Es ceru, ka nodziedās duetu ar Vengu šogad. 2 duetus. 2, es ceru. Jā, es arī ceru. Un ar tevi arī 2. Es ceru. Mēs gatavojamies jau sen, bet, ziniet, kā pēdējais mēnesis būs galvenais. Cik skaisti mēs stāvam. Ko vēl? Nodziedāt. Nē, mēs varam to pašu dziesmu, lai nodziedāt. Kuru? Tu negribas vairāk nekā aiziet līdz tai kulminējošajai vietai un apstāties. Negribas vairāk nekā, negribas raudāt un smiet. Vienīgi šodien, līdz rītam, līdz pusdienām, vienīgi varu jums teikt.
Negribas vairāk nekā, negribas atteikt un liet. Mēģini. Vienīgi mēnešai naktī iezulgas manī un dzied. Pārāk maz un pārāk daudz, vienā dienā pasacīts, pārāk vilinoši sauc, mēnes gaisma tevi līdz. Nu tā nebija tā improvizācija, mēs netaisījāmies dziedāt. Nē, mēs gatavojāmies. Patiesi neviens pat neaplaudē viņiem. Nepatīk, vai ne? Viņi visi filmē un fotografē. Paldies. Kolosāli. Es domāju, ka interesanti pievienoties. Jā, uz kādu svaigu ūdens malku. Lūdzu. Un mēs tikmēr ar Laimu varētu aicināt vēl kādus, kas tur mīņājās aiz durvīm, jo mums ir daudz atbalstītāju, mums ir brīnišķīgi Rietumbanka jau 2. gadu. Jā, paldies viņiem liels. Jā, un Spice mums arī jau 2. gadu. Jā, arī liels paldies. Un ir vēl daudz mums atbalstītāji, bet es domāju, ja es te pieminēju Spici, viņiem ir pārsteigums tev aicināsim, lai viņi arī nāk ar jums uz randevu. Iveta Lāce no Spices, lūdzu. Skaisti neidien. Labdien. Sveicināti. Sveika, Laima. Vēlreiz. Spice draudzējas ar Laimu jau vairākus gadus, ne tikai 2 gadus. Un, man liels prieks, ka arī šogad Jūrmāla pieskanās festivāls Randevu, un Spice var būt neliela daļa no tā. Un jāsaka, ka mūsuprāt Laimas koncerti un Laimas festivāli atšķirās ar to, ka gan skatītāji, gan visi mūziķi ir atnākuši uz šiem koncertiem kā draugi, baudīt dzīvi un priecāties par dzīvi. Un paldies tev par to, Laima, un novēlu šo enerģiju, dzīvesprieku un iedvesmu, dāvinot šo Spices pavāru speciāli veidoto gaisīgu, ļoti gaisīgo tortu. Bez kalorijām. Jā, Endijs Bērziņš no Vairāk saulēm. Tā kā paldies un daudz enerģijas un daudz viesu un daudz skatītāju. Paldies, liels paldies. Tā, mūsu diēta būs salauzta. Tāda skaņa Latvijā vēl nekad nav bijusi, kāda būs šogad. Mums būs labākais, kas ir pasaulē, tādu skaņu speciāli vedam. Laikam tāpēc, lai mūsu izpildītāji būtu patiešām sajūsmā no tā, kā viņi var nodziedāt, tāpēc, ka mums ir dzīvais festivāls, dzīvē dziedās viss. Varbūt mazliet palīdzēs kaut kāds mašīna, piemēram, Cerebro, viņiem ir tāda oranžējuma, ko dzīvē viņi tā neskanēs, tāpēc būs klāt vēl. Protams, tas jau ir ierasti, man liekas. Šīs ir mūsdienas, Laima. Jā, tā saucās mūsdienas. Tas restorāns Pērli, viņš jau sen jau ir jau beidzies, tagad ir jaunie laiki. Man ir šauteni mājās. Es tev nošaušu, mēs viņu brauksim taisni. Pērles laiks ir beidzies tajā laikā, tas bija labākais, kas mums bija, un par to zināja viss 6. daļa Sauszemes. Es ceru, ka pa mūsu festivālu un pilsētu Jūrmala arī zinās lielākā daļa. Tāpēc tas dzēliens tavs nebija vajadzīgs, starp citu. Tāpēc, ka tu vēl biji tad izraidījis tevi maziņš un nezini, cik tas bija. Nebija piedzimis. Jā, tāpēc 70. gadā. Nebija piedzimis. 80. Bija. 2 gadi man bija. Tad tu būtu paspējis atlāčot. Es dzirdēju pilnīgi visus nostāstu par meiteni, kas tur strādāja un likt tromboni spēlēt vienā. Jā, tāpēc gribās, lai tā būtu labākais festivāls. Tāpēc skaņa būs brīnišķīga. Strādā puiša kompjuteriem, kas visādus efektus mēģinās. Es ceru, ka tas būs patiešām kaut kas tāds sevišķi. Ko vēl labākie muzikanti, dziedātāji. Būs, starp citu, balets Freedom saucās. Brīnišķīgs balets no Ukrainas. Skaists meitenes. Viss skaists. Parasti viņas vajag grimēt, bet tās paši pa sevi ļoti skaists un ļoti labi strādā. Tāpēc arī tas būs tāds sevišķi.
Nu, ko vēl mēs varam? Nu, vēl mēs varam to, ka arī šorīt tev pienāca vēl viena ziņa no vēl viena drauga, kurš arī tā kā domā atbraukt. Mēs varētu mēģināt vēl vienu video palaist, kā tur izskatās. Tas viss notika šodien no rīta, patiešām jums jāsaprot. Можно. Labdien, дорогие draugi! К сожалению, прямо сейчас в прямом эфире не могу с вами пообщаться, но шлю это видео с большой любовью моей дорогой Лайме. Лайма, с нетерпением жду нашей встречи на сцене Динтерс. Ну и, конечно же, порадую зрителей в этом прекрасном курортном городе Латвии шутками, прибаутками, пародиями. В общем, paldies, до встречи! Lai jūs apmēram saprastu, kādas attiecības mums ir, ja? Varbūt tāpēc mēs gribējām šos pāris vārdus no saviem draugiem. Jā. Nu, mums vēl kāds uz randevu ir atnācis, un cilvēks, kas ir iesaistījies visu festivāla organizācijā, orgkomitejas priekšsēdētājs, diemžēl runās tikai krieviski, kaut arī ar Latvijas saknēm arī dzen. Bet, jā, labs draugs un palīgs Laimai Aleksandrs Šenkmana kungs. Lūdzu. Jā, var aplaudēt, tas nav skaisti. Labdien, дорогие draugi! И поскольку конкурс у нас международный, я буду говорить на русском языке. Мы понимаем. Да. Вы знаете, когда несколько месяцев назад ко мне обратился Гати Струкснес, мэр нашего прекрасного города, и сказал, что Юрмала хочет и желает, чтобы здесь появилось событие такого международного масштаба, конечно же, я сразу откликнулся на его просьбу и подумал, что лицо у нас нашей страны, Латвии, это, конечно, Лайма, и, конечно, я сказал, я всецело буду поддерживать этот прекрасный фестиваль, и, учитывая свой опыт, помогу и организационно, и финансово, чтобы это все состоялось. На сегодняшний день несколько интересных цифр для вас, для журналистов. Значит, на сегодняшний день нас будет показывать уже больше 10 стран. Некоторые телеканалы я могу назвать. Это, конечно, Первый Балтийский. Латвийский какой канал у нас будет? И еще в Латвии какие каналы? ЛТВ Венс. Да? Нас будет показывать телекомпания RTVI. Это 25 миллионов охват от Соединенных Штатов Америки до Австралии, Европа. И еще ряд телеканалов, которые пока я вам не назову, мы в стадии переговоров. Думаю, что в ближайшие 10 дней вы узнаете, это ведущие телеканалы различных стран мира. Поэтому, скажем так, о Юрмале опять смогут узнать еще 100 миллионов человек как минимум. Поэтому пожелаем нам всем удачи, а Юрмале процветания. Спасибо. Nu jā, es domāju, ka mēs esam iepazīstinājuši visus šīs dienas viesus, kas ir Laimai. Ja žurnālistiem ir jautājumi, tad šis ir tas brīdis, kad jūs varat jautāt. Lūdzu. Да, я же говорила, я на латышском, я говорила о том, что приедет, Кристина, например, приезжает заранее, потому что мама уже будет здесь. И опять-таки говорить каждый раз, вот, что будет здесь, будет так, я всегда боюсь. Потому что вот я начала с того, что артисты это тоже люди, и всякое бывает. Больше того, мне даже сказал Ваня Ургант, что он говорит, если я сниму дом, я на велике к тебе прикачу и даже спою. Алла сказала примерно то же самое, что ты только меня не ставь в афише, вдруг мне будет настроение, я даже спою. Поэтому мы ожидаем очень много гостей, друзей. Лариса Долина сказала, Лайма, мне гостиница не нужна, я буду в своем доме. Вот примерно вот такая ситуация. Так что будет, собираются. Нет, муза буду я. Я шучу, я умоляю, только не воспринимать это всерьез.
Я рабочая сила, мой гороскоп, я лошадь, и, в общем, вот я и продолжаю все на себя вести. Опять к Лайме. У русских есть такая поговорка, вы ее знаете: по одежке встречают, по уму провожают. В вашем случае ум — это еще и творчество. То есть, конечно, умение общаться с залом, репертуар пения. Я видела прошлое рандеву, я могу сказать, что это было замечательно. Спасибо. Но по одежке все равно это не снимается. Вот и ваши наряды обсуждались, поверьте, не меньше. Вот скажите, когда, мне интересна ваша кухня, вы подбираете просто потому, что вам нравится, или все-таки вы как-то учитываете репертуар? То есть вы к песне подбираете? Вот как это происходит? На самом деле я подбираю то, что есть, все переделываю, что создали мировые дизайнеры. А потом появляется песня, и уже все свои грандиозные идеи, которые я воплотила в костюм, я уже одеваю тот костюм, который подходит к песне, конечно. А вы не планируете все-таки конкурс для молодых исполнителей? А то собираются одни такие ветераны, хочется на молодых посмотреть. Ветераны, ну вы тоже, конечно, не молодой мальчик, но вам же тоже нравится музыка, и вы хотите петь и танцевать, наверняка даже, может, молодой девочке какой-нибудь там скадрить. Но и забывайте о том, что в возрасте есть и преимущества. Понимаете, да? Поэтому ветераны, ну да, если говорить о том, что Эдита Пьеха взрослая женщина, то Стас, ее внук, думаю, помоложе вас, поэтому не такой уж и ветеран. Например, М-бенд, который создал Константин Меладзе, это совсем для молодых девочек. Правда, мне тоже нравится. Поэтому я все время думаю о том, что если говорить про возраст, я ненавижу эти фразы, я никогда не понимала их. Когда мне было 17 лет, моей подруге было 33. И я не понимала, что она старше меня или младше. И вообще, как люди в каменном веке знали, как они снимали девочек, как вы думаете? Они же не знали, сколько им лет, они считать не умели. Поэтому дело не в возрасте, а дело в вашем качестве. Например, для меня лично красивый, глупый молодой человек не имеет никакого интереса ни как взрослую женщину, абсолютно не интересен, или молодой исполнитель, который еще не зрелый, я имею в виду творчески, то же самое, никакого интереса, никакого уважения. Поэтому, я думаю, глупый вопрос. Да, я была членом жюри, да, но мы не планируем конкурс. Это на первый ваш вопрос. Ну ничего, нормально. Уважаемая Лайма, в прошлом году мы наблюдали просто такой всплеск чувств, особенно на первом концерте, который шел на латышском языке. И ощущение было, что люди очень истосковались вот по такой хорошей, старой, доброй музыке. Не планируете ли вы издавать, может быть, диски какие-то с этих концертов? Потому что, мне кажется, многие бы с удовольствием слушали. Да, все в интернете сейчас на самом деле есть. Jā, Randevu mājaslapā var redzēt visus koncertus pilnībā, tā kā jūs varat skatīties. Но, возможно, посмотрим. Пока что я договорилась с Интером. Он готов. Vēl kādi jautājumi? Больше никому не интересно, что будет? Nu, В принципе, мы все рассказали, на es самом domāju, деле. ka jā, ļoti daudz ir izstāstīts. Nē, jums vairāk, nē, paldies. Невозможно. Это все, что было продано, все было истрачено. Я боюсь, что в этом году, может, даже и не хватит. Придется еще с протянутой рукой походить. Но
фестивали вообще неблагодарное дело для тех, кто устраивает, чтобы вы понимали. Потому что я понимаю, что вас как финансовый вопрос очень интересовал. Это очень невыгодно. Первый раз я попалась на примерно 100 тысяч, когда закончилась Юрмала, и был такой Макаренко, по-моему, который пригласил меня быть вице-президентом фестиваля. Вот закончилось минус 100 тысяч. Вот чтобы вы примерно понимали, потому что ты ставишь свое имя, и ты не можешь, оно дороже, чем деньги, потому что зарабатываешь как бы свой авторитет, или как это называется, зарабатываешь всю жизнь, и стратить, например, потерять его за какой-то один день не хочется. Поэтому это серьезно. Я добавлю, с вашего разрешения. Вы знаете, в этом году мы создали такой уникальный прецедент в Латвии, когда мэр города обратился к латвийским предпринимателям. Я тоже разговаривал с некоторыми ведущими предпринимателями страны, и был собран определенный фонд в поддержку фестиваля. И я хочу как раз сказать огромное спасибо некоторым предпринимателям. Всех я не могу назвать, но некоторые фамилии с удовольствием называю. Это Юрис Круминш, Ива Рудзитис, Гунтес Райвис, Юрис Савицкис, фонд Михаила Таля и еще ряд других предпринимателей, которые поддерживают этот фестиваль. И в том числе благодаря им, надеюсь, он будет очень успешным, потому что благодаря поддержке этих предпринимателей мы можем приглашать таких ведущих артистов, которых уже Лайма сегодня говорила. Артисты самая малость. Мы можем ставить сумасшедшие экраны, мы можем брать самый лучший звук, какой есть в мире. Много таких вещей, которые кажутся вам, ой, ничего же не происходит. Подумаешь, приехали, где же они истратили эти деньги? А вот на это все. А можно спросить насчет шапочки вашей? А она в порядке, что? Очень дорогая, между прочим. Latvijas televīzijas kultūras ziņas vēlējās zināt, vai jūs esat no tiem cilvēkiem, kuri tic, ka māksla palīdz dzīvot un māksla uzlabo pasauli un maina pasauli? Ja mēs nevaram nest no skatuves kaut ko labu, tad principā tas ir grēks vispār iet uz skatuves. Tā kādreiz man teica mācītājs, un līdz šai dienai es taisni tā domāju. Tāpēc noteikti palīdz. Ir jāpalīdz visādā gadienā. Pat 28. kad mēs dziedājām Jūras malā, es redzēju cilvēkus, kuriem bija asars acīs, kad mēs dziedājām Teici, kur zem tā. Un tas ir galvenais, kāpēc vispār mēs izgājām uz skatuves. Tā pacelātā sajūta cilvēku, lai sāk dvēseli kaut kā strādāt. Ne vienkārši, kur ņemt naudu, jāpabaro suns, kaķis, bērniem jānopērk kaut kas. Jānopērk, jā, noteikti. Bet vajadzīgs arī kaut kas priekš dvēseles. Es domāju, ka jā.